Mans NICE dokumentu komplektu izveidē piedāvā arī mapju pārlūku. Bet vispirms tas mapju pārlūks ir jāieslēdz. Tad mēs ejam uz lietotāja izvēli, atrodam mapju pārlūks dokumentu pievienošanai un uzklikšķinam. Un uzreiz redzam tās mapes, kas mums jau ir. Gribu pievērst vērību oranžai zvaigznītei, jo tā iezīmē to mapi, kurā tiks likt klāt dokumenti. Tā kā mēs, piemēram, pēc gribam izveidot dokumentu komplektiņu ceļu satiksmes lietām, tad izveidosim arī jaunu mapi ar attiecīgu nosaukumu. Ceļu satiksme. Un pievienojam šo mapi. Uzreiz redzam, ka jaunā mapi dabūjusi oranžo zvaigznīti, tātad dokumenti tiks pievienot viņai. Un tagad sāksim meklēt dokumentu. Būtisks dokuments noteikti ir ceļu satiksmes noteikumi. To arī piedāvā mums asistents, un to arī mēs atlasīsim. Un lai pievienotu ceļu satiksmes noteikums mapei ceļu satiksme, uzklikšķinam šim dokumentam atbilstošai zvaigznītē. Arī viņai ir kļuvusi oranža, tātad, un mapei skaitītājs ir pieaudzis pa 1. Bet mums varbūt būtu interesanti saņemt arī informāciju par izmaiņām šajā dokumentā. Un tāpēc mēs uzklikšķinām uz aploksnītes un piesakam, lai mums būtu informācija uz e-pastu, pēc status maiņas un pēc grozījumiem. Un saglabājam šo izmaiņu ziņošanas nosacījumu kopu. Un tagad skatīsimies, ko vēl mēs varam pievienot šai mapei klāt. Šoferi ļoti uztraucās par pārkāpumu punktiem, un tāpēc mēģināsim atrast arī tur atbilstošu normatīvu aktu. Un šeit mums asistents piedāvā pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, kurus mēs arī atlasām. Tieši tāpat kā pirmajā gadījumā atkal klikšķinam uz dokumentam atbilstošo zvaigznīti, kur arī kļūst oranži, un skatāmies, ka ceļu satiksmē mums jau ir 2 dokumenti. Lai apskatītos, kas mums tajā mapē iekšā, uzklikšķinam uz ceļu satiksmi, un rezultātā mums parādās mapi ceļu satiksmi ar 2 dokumentiem. Tas saturu. Ja mums akurāti uz ekrāna mapju pārlūks nav vajadzīgs, mēs viņu varam noslēpt, iegūstot papildus vietu. Savukārt, nospiežot uz mapas, viņš atkal parādās. Ja šī metode, šis paņēmiens jums likās ērts, tad jūs varat ieslēgt viņu pastāvīgi. Tātad uz mapu pārlūku pāriet pastāvīgi, izmantojot lietotāja izvēli esošo profilu iestatījums. Redzat, šeit ir ieķeksēts jau mapju pārlūks dokumentu pievienošanai, un atliek ieķeksēt tikai saglabāt pastāvīgi un saglabāt, un turpmāk mēs strādāsim uzreiz ar mapju pārlūku. Tātad pašlaik mums ir mapē 2 dokumenti, mapē ceļu satiksmi, un ja jums vajag citus dokumentus pievienot klāt, jūs varat turpināt tieši tādā pašā veidā. Paldies par uzmanību!